Čau! Es tev izstāstīšu par kādu eksperimentu, kur šovasar veids Domnīca Providus. Viņi gribēja saprast, kā strādājas jaunais Eiropas Savienības digitālais drošības likums. Lai to izdarītu, viņi izlikās par parastu iedzīvotāju un ziņoja par agresīviem ierakstiem dažādās sociālo mediju platformās. Piemēram, par šo dziļviltojumu TikTok ar Ukrainas prezidentu Zelenski. В общем, надеюсь только на вас. До связи. Слава России! Un viņi ziņoja arī par šo Facebook ierakstu, kur kāds lietotājs sīki un smalki apraksta, kā vajadzētu spīdzināt migrantus. Un arī par šo Telegram ierakstu, kur tā autora raksta, ka nacistus vajadzētu iznīcināt fiziski. Ar nacistiem ir domāti latvieši un ukraiņi. Kāda bija sociālo platformu reakcija? Telegrams ignorēja pilnībā, Facebook, TikTok un YouTube atbildēja, bet ļoti formāli, pēc būtības nepaskaidrojot un ierakstus nenoņēma. Šis mazais eksperiments rāda, ka pērn ieviestais interneta drošības likums Eiropas Savienības līmenī īsti nestrādā. Vismaz ziņotāji esam mēs, tā kā parastie iedzīvotāji, bet es parunāju arī ar valsts iestādēm, kuras atbildīgas par šī likuma ieviešanu Latvijā. Viņi ir daudz pozitīvāki. Ja viņi ziņo vai saistītās tur tiesības sargājušās iestādes, tad šīs platformas atbild nevienmēr pēc būtības, bet tomēr var arī kaut kādu rezultātu sasniegt. Tā kā viss nav galīgi slikti, lasi manu rakstu rebaltik.lv.